Uzspiežot uz kādu no projektiem, var atvērt projekta skatu. Šeit būs redzams projekta ID numurs, nosaukums, adrese, līguma numurs, atlikušais laiks mēnešos. Tāpat atlikušās finanses, atlikušais budžets, atlikušais darba budžets un avans atlikums. Uzejot uz tiem, var redzēt, kā tas aprēķinās. Uzspiežot uz šīm bultām, var atvērt papildus informāciju par projektu. Šeit ir līguma informācija, ienākumu informācija, dažādi atlikumi. Uzejot uz summu, var apskatīties, kā tas tiek rēķināts. Budžeti, apmaksāti ienākumi, apmaksāti izdevumi, visi ieturējumi, budžeta summas un projekta informācija, izpildes procents, peļņu procentuāli, ja projekts tika pabeigts šobrīd, garantijas procents, avans procents, avans summa, papildus informācija un faili, kas ir pievienoti šim projektam. Ja projektam ir pievienot faili, tad mēs ar tiem varam sarunāties arī ar mākslīgā intelekta palīdzību. Mākslīgais intelekts atbildēs uz visiem jautājumiem no failiem, kas viņam ir pieejami. Viņš var izvilkt informāciju no konkrētās tāmas, konkrētās pozīcijas. Droši uzdod savus jautājumus saistībā ar visiem pievienotajiem dokumentiem. Kad mākslīgais intelekts ir atbildējis uz vairāk kā vienu jautājumu, var uzspiest uz pogas vēsturi un redzēs zemāk visus iepriekšējās atbildes. Tās būs gala atbildes, ko intelekts būs atgriezis. Šobrīd viņš mums parādīs galvenos līguma nosacījumus, lai mēs varam efektīvi strādāt ar projektu. Un attiecīgi šeit vēsturē varēsim redzēt arī visu ievadīto informāciju. Zemāk ir komentāri. Komentāros varam pierakstīt papildus informāciju, ko būtu svarīgi zināt visai komandai saistībā ar šo projektu. Zemāk ir pievienot izdevumu, pievienot darbu, un šeit ir bulta, lai atvērtu pievienot ienākumu. Šīs sadaļas izdevumi, darbi un ienākumi katri ir pelnījuši savu video, tāpēc par to pastāstīšu citreiz. Un zemāk ir labot projektu, kur tu vari labot projektu informāciju, parādīt darba tabulu, kur tev kalendāru tipu veidā var redzēt, kā progresē katrs no darbiem, partneru līgumu, ja konkrētajam projektam ir pievienot tādi, un pārvietot uz procesā. Tiekamies!